Lasījums no 5. Mūzes grāmatas 8. nodaļas. Jo tas kungs tavs Dievs tevi vada uz labu zemi. Uz zemi ar ūdens strautiem, avotiem, ūdeņiem, kas nāk no ielējām un kalniem. Uz zemi, kur ir kvieši un mieži, vīna stādi un vīģu koki, granātu koki, uz olīvu koku zemi, kur tek eļļa un medus. Uz zemi, kur tev maize būs gana, kur tev nekā netrūks. Uz zemi, kur akmeņos ir dzels un no kuras kalniem tu vari izcirst varu. Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic to kungu, savu Dievu, par to labo zemi, ko viņš tev ir devis. Sargies, ka tu neaizmirsti to kungu, savu Dievu, bet turi viņa baušļus, viņa tiesas un viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu. Lai tad, kad tu būsi ēdis un paēdis un sev uzcēlis labus namus un tur dzīvosi, kad tavi vērši un tavi sīkloki būs savairojušies un tavas sudraba un tavas zelts sāks pie tevis krāties, un viss, kas tev vien pieder, būs vairojies, lai tad tava sirds nelepojas un tu neaizmirsti to kungu, savu Dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama, kas tevi ir vadījis plašā un briesmīgā tuksnesī, kur bija dzēlīgas čūskas un skorpioni, un izkaltušas vietas bez ūdens, kurās mocīja slāpes, kas tad priekš tevis lika izplūst ūdenim no cietās klints, kas ēdināja tevi tuksnesī ar mannu, ko tavi tēvi nebija pazinuši, lai viņš tev pazemotu un tevi pārbaudītu, lai tev tavās tālākajās dienās darītu labu. Tad nesaki viss savā sirdī, mans spēks un manu roku stiprums ir man šo bagātību devis, bet piemini to kungu, savu Dievu, ka viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību, lai apstiprinātu savu derību, ko viņš ar zvērestu bija apsolījis taviem tēviem, kā tas šodien ir. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Lasījums no apstuļa Pāvila 1. vēstules Timotejam 6. nodaļas. Patiesi, lielu iegūmu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet, kad mums ir barība un aģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Bet kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā, un daudzās bezprātīgās un kaidīgās iegribās, kas gāž cilvēku postā un pazušanā. Jo visa ļaunuma sakne ir mānas kārība. Dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Bet tu, Dieva cilvēks, beidz no šīm lietām, dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības. Tā kunga vārds. Cība Dievam. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis apustulis Jānis, 4. nodaļā, sākot ar 31. pantu. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami: Rabi, ēd. Tās atvainojos. Bet viņš tiem teica: man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt. Tad mācekļi cits citam sacīja: nebūs taču kāds viņam atnesis ēst. Jēzus tiem sacīja: mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Vai jūs nesakāt, vēl 4 mēneši un nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet druvas, kas jau ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs saņem algu,
un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos abi, sējējs un pļāvējs. Jo te patiesi ir teiciens, ka cits ir, kas sēj, un cits ir, kas pļauj. Es jūs sūtu pļaut, kur jūs neesat pūlējušies. Citi ir strādājuši, bet jūs esat ienākuši viņa darbā. Bet daudzi samarieši no šīs pilsētas sāka viņam ticēt tās sievietes vārdu dēļ, kura liecināja, viņš man ir pateicis visu, ko es esmu darījusi. Kad nu samarieši nāca, lūgdami viņu palikt pie tiem, tad viņš palika tur 2 dienas. Un daudz vairāk ļaužu kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ. Bet sievietē tie sacīja, mēs ticam vairs ne tavas runāšanas dēļ, jo paši esam dzirdējuši un zinām, ka patiešām viņš ir pasaules pestītājs. Tā kunga vārds. Mēs lūdzam, kungs, svētais gars, lai tu nāc šajā sirdī, lai tu uzlūko mūs, lai tu paņem prom visas rūpes un visu citu, kas traucē dzirdēt tavu vārdu. Un dod, ka tavs vārds ienāk mūsu sirdīs kā patiesība, kā dzīvības avots, kā prieka un pateicības avots. Kungs, nāc mūsu vidū. Jēzus vārdā. Amen. Lūdzu, apsēdieties. Es ļoti atvainojos, ka jūs tā iepriekš nebrīdinot. Es šodien stāvu šeit, bet es esmu Aija, es esmu evaņģēliste un mans vīrs ir Mareks, mācītājs. Un viņam gadījās apslimt, un tā slimība nav briesmīga, bet klepus ir briesmīgs, un tas viņam sagādā grūtības runāt. Tādēļ šo dievkalpojumu vadu es. Un, uz nepareizo pusi. Man drusciņi vēl jāiemācās šīs tehnikas lietot. Šī ir bildīte, ko mans vīrs atrada. Un jūs varat izlasīt, tur ir ļoti pārbijies kaķis, kurš saka, bet ja nu cilvēks nav mans dzīvnieks, bet es esmu viņa dzīvnieks. Un mums ir kaķis. Un man liekas, ka kaķi visi dzīvo ar šādu domu, ka cilvēks ir radīts viņam. Ka viņš tur ir absolūtais valdnieks mājā. Un kaķim cilvēks ir vajadzīgs, ka tam vajag paēst. No rīta ir ļoti uzstājīgi, ka tam vajag paglaudīt viņu, kad vajag kaut kādu mīlestības davu saņemt. Un parasti mūsu kaķis ļoti mīl gulēt pie bērniem. Viņš atrod kādu, kas ir visvairāk aizmidzis, vismazāk kustās un tam lien blakām. Bet ja tas bērns kaut kā pamostās un sakustās un sāk tur grozīties gultā, tad kaķis iekož. Viņai traucē viņas komfortam. Bet viņa tāda višķiņ iekož. Bet tas, kas bieži notiek, mēs reizēm kā cilvēki esam ļoti līdzīgi. Mums gribās, lai Dievs kalpo mums, nevis, ka mēs kalpojam Dievam. Un kādreiz, kad ir šīs sarunas ar cilvēkiem, tad cilvēkiem liekas, ka Dievs ir tāds netaisns politiķis, kurš ir jāsauc pie atbildības, jo mums liekas, ka mēs zinām labāk, kā pasaules problēmas risināt. Bet ko tad nozīmē vārds Dievs? Dievs ir suverēns. Pat tā vārda būtība nozīmē to, ka Dievs ir neatkarīgs savos lēmunos un neviens nespēja viņu ietekmēt. Ar to jau Dievs to nozīmē, ka nekas viņu nespēja ietekmēt. Dievs ir visu varants. Viņš stāv pāri laikam un pāri telpai. Un visa pasaule un cilvēks ir Dieva radīti. Un tādēļ arī apostolis Pāvils saka, bet cilvēki, kas tu tāds esi, ka runā pretī Dievam? Vai tad veidojums var sacīt savam veidotājam? Kādēļ tu mani tādu esi izveidojis? Vai tad potniekam nav varas pār mālu, ka viņš no vienas un tās pašas pikas gatavo vienu trauku godam un otru negodam? Bet ko tad, ja Dievs gribēdams parādīt savu dusmību un savu varu, lielā lēnprātībā ir pacietis iznīcībai paredzētos dusmības traukus un parādījis savas godības bagātību par žēlastības traukiem,
ko viņš jau iepriekš sagatavojis godībai. Es mazliet mēģināju, jums ļoti grūti redzēt tie baltie burti. To es neparedzēju, es ļoti atvainojos. Bet es mēģināju aprakstīt, kāds tad ir Dievs, ka viņš ir visu varants pāri laikai un telpam, visa redzamā un neredzamā radītājs. Un Dievs ir arī uzturētājs. Dievs nevienā mirklī nav pametis grēka skarto pasauli, grēka ievainoto cilvēci, bet savā mīlestībā, kā raksti to atklāja tieši otrādi. Viņš ir tas, kas joprojām liek saulei spīdēt, lietum līt, kas uztur visu nemitīgā kārtībā, kas ir iedibinājis un uztur savus nemainīgos mūžīgos likumus. Un to arī Jēzus saka, vai divus virbuļus nepārdod par nieka grasi, un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu tēva ziņas, bet jums pat visi mati uz galvas ir saskaitīti. Tādēļ nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi. Dievs ir visas pasaules, bet reizē arī mūsu glābējs, uzturētājs, un viņš zina visu, kas ar mums notiek, ar ko mēs cīnamies, un kur mums ir vajadzīga viņa palīdzība. Bet Dievs ir arī glābējs un pestītājs, tāpēc ir šī bilde ar krustu. Jo šajā pasaulē notiek nemitīga cīņa, nemitīgs karš, un reizēm tas arī tīri fiziski izpaužās. Man liekas, ka nav bijusi tāds laiks, kad kaut kur pasaulē uz zemeslodes kāds nekarotu. Varbūt, ka mēs zinām par dažiem kariem, mēs zinām par daudziem kariem, mēs nemaz nezinām, pa laimi tās visas nerāda ziņās, bet tas jau nav tikai fiziska cīņa, ir garīga cīņa. Tāpēc jau mūsos ir tik daudz maldīgu priekšstatu par Dievu, ka Sātans visvisādi cenšas mūs izšaubīt no mūsu ticības un cenšas mūs izšaubīt no mūsu tādas nodošanās viņam. Un Jēzus līdzībā par to, ka viņš ir labais gans, pretstata tam demonus sacīdams, saugdams viņus par zagļiem. Jāņa 10:10, zaglis citādi nemaz nenāk, kā vien lai zaktu, nokautu un pazudinātu. Un tas ir tā demona daba joprojām. Viņi vēlas aplaupīt mūsu dzīvi, vēlas mūs nokaut un pazudināt, atņemt ne tikai šo dzīvi, bet arī mūžīgo. Un tāpēc mums ir vajadzīgs Dievs kā mūsu glābējs, kā pestītājs, kā sargs ikdienas, kas ir mūsu pusē un kas attiecībā šo cīņu jau ir izcīnījis un apsolījis mums uzvaru. Jēzus Dievu atklāja arī kā tēvu, ļoti mīlošu, rūpīgu tēvu, un viņa mīlestība uz katru no mums ir dziļa personiska. Mīlošais tēvs redz, kas mums visvairāk ir vajadzīgs. Un reizēm jau mums liekas, ka mēs paši gudri esam. Un mēs lasījām ar Mareku lekcijas par lūgšanu diakonijas darbiniekiem, un tad mums daudz nācās analizēt un domāt par to, kā mēs lūdzam. Un tad viena no nepareizajām lietām, ko, man liekas, visi mēs esam darījuši, ka mums liekas, ka mums ir jāizdomā, ko Dievam mums vajadzētu dot, un tad mēs to lūdzam. Mēs bieži sakam, es nemāku lūgt, es nezinu, ko lūgt. Tāpēc, ka mums liekas, ka mums pašiem ir jāizdomā. Bet patiesībā Dievs kā mīlošais tēvs, viņš jau zina, kā mums trūkst. Un tā vietā, lai mēs paši izdomātu, ko mums vajag lūgt, mēs varam vienkārši Dievam teikt, Dievs, dod man savu svēto garu, ka es saprastu, ko man vajag, jo es nekā nesaprotu. Vai arī, es domāju, tā ir viena no patiesākajām lūkšanām, ka mēs nākam pie Dieva un sakam, Dievs, es nezinu, ko tev prasīt. Un jūs redzēsiet, ka Dievs vienkārši priecājās par to, ka jūs esat patiesi atnākuši un pateikuši, ka jūs gribat tās dziļās attiecības ar viņu. Ja mēs atgriežamies pie tā lasījuma, ko lasīja Ivars, no vecās derības, no 5. Mūzes grāmatas, tur bija tas apraksts par labo zemi, par Izraēlu zemi, uz kurieni viņi tiek vēsti no tūkstneša, viņi vēl nav iegājuši apsolītajā zemē, un tad Mūzes viņiem mēģina uzburt tādu skaistu ainu, kāda svētības viņi tur sagaida. Un to lasot, mēs droši vien varam domāt par Latviju. Mēs katrs viens varam būt pateicīgi par to, kāda ir Latvija. Te ir mežu pārbagātība, te ir auglīgi lauki, mums netrūkst ūdens. Mums ir 4 gada laiki. Mums varbūt nav, tur bija minēti, ka viņiem ir kalni, kur var izrakt varu un akmeņi no dzelzs. Mums varbūt nav tādi dārgakmeņu ieguves Latvijā, bet mums ir kūdra un visādi citi
ikdienai smilts, grāns, viss kaut kas mums ikdienai un patiesībā mūsu mājām, tādai sadzīves dzīvošanai mums visa pietiek mūsu zemē. Varbūt es kaut ko neuzskaitīju, bet tālāk aiz šī apraksta, kur Mūzes saka, kāda tā zeme būs, sako padoms. Kad tu ēdīsi līdz sātam, tad slavē kungu savu Dievu par labo zemi, ko viņš ir devis. Slavē kungu un esi pateicīgs. Kāpēc pateicība ir tik ļoti svarīga? Tāpēc, ka tā lieta saliek pareizās attiecībās. Pateicība mums liek atzīt, ka Dievs ir Dievs un ka viņš ir tas, kas mums visu dod. Un patiesībā tieši tad, kad mēs sākam pateikties, kad mums ir jāsāk uzskaidīt tās lietas, kas mums ir par ko pateikties, mēs sākam arī saprast, cik daudz mums ir dots. Un pateicība palīdz lietas pareizi novērtēt. Mums ir 4 bērni. 4 bērni reizēm prasa, īpaši no mammas, ļoti daudz laika un tādus mazus darbiņus. Ir ļoti daudz trauku, ko mazgāt, ļoti daudz veļas, ko mazgāt, ļoti daudz jāvāra ēst. Reizēm vasaras brīvlaikā man bija sajūta, ka es neko citu nedaru, kā stāv pie katla. Un daudz atkritumu un ļoti daudz netīrības mājās. Un ja viens cilvēks kaut ko izmet, tas tā neizskatās, bet ja 4 kaut ko samet, tad vienkārši pārtāds briesmīgs. Un reizēm es ļoti nogurstu no tā daudz. Bet tad pietiek, tad es sāku pukstēt savā sirdī, ka neviens man nepalīdz un tā. Un tad pietiek vienam no viņiem atkal ieskriet istabā, kad es sajūtu to mīlestību. Un tad es saprotu, jā, 4 bērni, ir daudz darba, bet ir ļoti daudz mīlestības, ir ļoti daudz prieka. Mums ir ļoti jautri, visādi nedarbi tiek darīti. Mums ir arī daudz spēka. Iedomājieties, es lūdzu nevis viena, bet uzreiz 4 mazi cilvēki vēl klāt. Un tās lūkšanas ļoti darbojās. Un tad, kad mēs sākam par visām šitām lietām pateikties, tad mēs vienkārši sākam tās lietas novērtēt, cik daudz mums ir dots. Un pateicība arī palīdz izdarīt pareizās izvēles. Tā atgriez mūsu iekšējo cilvēku pareizās attiecībās ar Dievu. Ja, piemēram, mēs strādājam darbā, kur mēs ilgstoši nespējam par to darbu vai darba kolektīvu pateikties, kā jūs domājat, cik ilgi jūs tur izturēsiet? Pateicība mums palīdz izdarīt izvēles, kad mums ir jāpieņem lēmumi. Vai es būšu par to pateicīgs? Vai es mūža beigās par šī, izdarot šo izvēli, būšu pateicīgs par kaut ko tajā visā? Un tālāk Mūzes dod tādu brīdinājumu, neaizmirst Dievu. 17. pants. Nesaki savā sirdī, mans stiprums un manu roku spēks man ir devis šo labklājību. Atceries kungu savu Dievu, jo viņš dod tev spēku iemantot labklājību, piepildīdams savu derību, ko viņš svērējis taviem tēviem kā šodien. Cilvēku lielākā problēma ir tieši tas, ja mēs pārstājam pateikties, mēs pazaudējam to saprašanu, ka Dievs ir Dievs. Ir tāda mānīga sajūta, un šie demoni un kārdinātāji čukst mums ausī, tu visu pats paveici, vai arī tev viss pašam jāpadara. Tāpēc mēs reizēm grūtībās aizmirstam pateikties. Mēs vienkārši sakožam zobus un daram tālāk, vai mēs varētu vienkārši palūgt Svētais Gars nāc palīgā. Un tāpēc arī Pāvela vēstulē Timotejam, kas bija šis vēstuļu lasījums, Pāvils raksta, bet liels ieguvums ir dievbijība ar pieticību. Jo mēs neko neesam ienesuši šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest. Tātad visa ļaunuma sakne ir alkatība. Un ko mēs par šo alkatību domājot varam domāt? Alkatība, ka jūs prasītu, kas ir alkatība, jūs noteikti teiktu, ka tā ir sajūta, ka man vajag vēl un vēl. Ka to, kas man ir, ka ar to mums nepietiek. Un visbiežāk alkatība latviešiem, jo mēs neesam ļoti bagāta tauta. Mums tā nevar redzēt daudz miljonārus. Mums ir tiešām uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Bet tā alkatība ikdienas dzīvē visvairāk izpaužas tajā, jāpaglabā kaut kas nebaltai dienai. Un es domāju, to jūs sevī atpazīstat. Es teiktu, tādā pateicības kontekstā alkatība ir spēja, pazaudēta spēja būt pateicīgam. Pazaudēta spēja atzīt, ka man ir mīlošs Dievs, kas par mani rūpējas un dod visu, kas man nepieciešams, kurš izvedīs cauri mani nebaltai dienai. Es nesaku, ka jums ir tagad jāpārdod visu un jāiztukšo visu savu krājumu,
viss zeķis jāatrod, bet, ka jūs skatāties uz to vietu, kur jūs mantas krājat, tad vienkārši paprasiet, Svētais Gars, man tagad tas viss ir jākrāj. Es vasarā tīrīju skapi un es atradu kasti, kur es biju nolikusi pārtikas produktus nebaltai dienai. Lielākā daļa bija sabojājušies. Nevajag krāt nebaltai dienai, bet, ja Dievs aicina, tagad gan es gribu krāt, jo ir piemēra Bībelē, kur tiešām Dievs liek krāt, kā piemēram Jāzepam, kad viņš bija Eģiptes pārvaldnieks, viņš spēja sakrāt labību 7 gadiem. Un tad, ja mēs ar Dieva svētību krājam tai nebaltai dienai, tad ar Dieva svētību arī tajā nebaltajā dienā būs. Bet pat, kad mēs krājam, kad mēs esam atvērti klausīties uz Dievu, kurā brīdī jātērē, kurā brīdī vienkārši jālaiž vaļā, lai Dievs dziedina mūsu alkatību. Evaņģēlija lasījumā Jēzus, mēs lasījām, ka mācekļi Jēzu nesaprot. Viņi domā, ka Jēzum kāds ir atnesis ēst. Man ir ļoti grūti iedomāties, ka Jēzus būtu tā pa slepeno kaut kur ēdis. Mēs zinām, ka viņš pabaroja 5000 cilvēku. Tāpēc tas mācekļu jautājums ir tāds ļoti neloģisks. Bet šī neloģika ikdienā arī ar mums notiek, ja mēs domājam tikai par fizisko pasauli, par fizisko maizi, un visa mūsu ikdienas sadzīve, dzīves mērķis saslēdzas tikai ar fizisko, jeb redzamo pasauli. Jēzus mācekļiem saka 34. pantā, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Jēzus saka, man ir maize, ko jūs nesaprotat. Mācekļi bija noķerti tajā materiālismā, un mēs arī ikdienā šim kārdinājumam ļaujamies, jo tā liekas vienkāršāk un loģiskāk. Jēzus saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis, jeb respektīvi Jēzus vēlas mums pateikt, ka mēs būsim pilnīgi laimīgi tikai tad, ja mēs ļausimies tikt izmantoti Dieva valstības celšanai, Dieva gribas darīšanai. Īsāk sakot, mēs pilnīgi laimīgi un pāduši un sāti būsim darot to, kam Dievs mūs ir radījis un aicinājis. Un tas aicinājums ir dažāds. Kādam tas ir varbūt mācītājs, slavētājs, skolotājs, bet citiem, ļoti daudziem, Jēzus vienkārši grib, ka mēs to mīlestību, ko mēs no viņa saņemam, ar darbiem apliecinam pārējiem. Un visai pasaulē parādam, ka mums ir mīlestība, kas nāk no viņa. Un mēs to darām dažādos veidos savā ikdienā. Debesu dzīvība ir kaut kas vairāk par to zemes izdzīvošanu. Un kā līdz tam tikt, kā nonākt līdz savam aicinājumam, es teiktu, ka tas ir garš ceļš, bet viens no tiem posmiem ir sākt ar pateicību. Un Ražas svētki ir brīnišķīgs iesākums. Ražas svētki ir Dieva nolikti svētki Bībelē, ko mums svinēt. Tad, kad Izraēla tauta iegāja tajā apsolītajā zemē, Dievs patiesībā viņiem lika svinēt Ražas svētkus 2 reizes. Tas klimats ir pilnīgi savādāks, viņiem nav tikai 3 mēneši, kad audzēt, un viņiem raža ienāks 2 reizes gadā. Tas iznāk mūsu pavasarī un rudenī. Mūsu klimatā mums raža, viņiem bija pirmo augļu svētki, un tad bija Ražas svētki. Mums ir Ražas svētki rudenī, mums viss aug 3 mēnešos pārsvarā. Un mēs arī skolā, es zinu, ka latviešiem bērniem skolās ir miķeļdienas, tirciņš un tā tālāk. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas kaut kur nāk iekšā no kristīgās ticības, tas ir ieviesies tajā latviešu kultūrā pateikties Dievam. Jo Dievs pats ielika Ražas svētkus, tāpēc, ka viņš zina, ka mēs cīnāmies ar visādiem kārdinājumiem, mēs cīnāmies ar alkatību. Un Ražas svētki ir tā reize gadā, kad vienkārši nākt un atzīt, ka Dievs ir Dievs un pateikties viņam. Un latviešiem ir diezgan grūti pateikties. Bet tās pateicības arī var būt tādas pavisam īsas. Paldies, Dievs, ka tu man šodien pamodināji. Paldies, ka tu esi devis žēlastības pilnu rītu. Manā gadījumā paldies, Dievs, ka es ar nevienu nesakašķējos nākot uz baznīcu šodien, jo man ir daudz, ar ko sakašķēties mājās. Un tad, kad mēs runājām par pateicību ar Mareku, un es ar Mareku prasīju viņam, ko man teikt šodienas prediķī. Viņš teica, viena kļūda, kas traucē pateicībam, mēs nepievēršam uzmanību sīkumiem. Mums ļoti liekas, ka lietas ir pašsaprotamas. Mīļie, nemānīsim sevi. Nekas nav pašsaprotams. Tas, ka šī pasaule joprojām darbojas, tā ir milzīga Dieva žēlastība. Izdziedināta slimība, galvas sāpes, kas pēkšņi izbeidzās.
kāda uzslava darbā, kāds kaut ko beidzot ir ieraudzījis, novērtējis mūsu dzīvē. Pateicība no ģimenes locekļa. Pāris stundas laukā novācot ražu, tas viss, vai arī marinējot konservus, tas viss ir žēlastība no Dieva, ka viņš mūs mīl un dod to, kas mums ir vajadzīgs. Un par to visu, arī par konserviem, mēs esam aicināti Dievam pateikties. Es esmu ļoti daudz lasījusi par pateicību, un ir dažādi, kā mēs varam to pateicību trenēt. Viens no veidiem, ko iesaka veidot pateicības dienas grāmatu. Katru dienu ierakstīt, katru vakaru ierakstīt tādu vienu lietu, par ko es esmu pateicīgs. Vai arī ar bērniem, domāju par bērniem, kā bērniem mācīt pateicību, kad ir vienkārši tāda stikla burciņa, ka ik pa laikam mēs ar bērniem uzrakstam lapiņu. Var uzrakstīt, par ko es esmu pateicīgs. Un tad pēc gada pārlasīt un paskatīties, cik daudz brīnišķīgu lietu ir, par ko pateikties. Attīstīt sevi ieradumu no rīta un vakarā lūgt. Tā kā jūs apņemsieties regulāri lūgt, jūs sapratīsiet, cik tā ir liela cīņa. Pat man, kas visu dzīvi ir baznīcā, reizēm ir kārdinājums vakarā, es esmu tik ļoti nogurus, es negribu lūgt. Un tad ir labi, ka ir bērni, kas vienkārši nevar aiziet gulēt bez lūkšanas, kam patīk tas rituāls. Bet tā arī ir daļa no pateicības, no tāda pateicības dzīvesveida, ko mēs attīstam. Un mūsu pateicība Dievam var būt arī ļoti tāda praktiska, kā piemēram 10. tiesas došana regulāri no saviem ienākumiem. Tā arī ir spēcīga pateicība atzīt, ka Dievs ir Dievs. Vai arī pateicība ir tas, ko jūs šodien atnesāt šeit uz baznīcu, dot kaut ko no tā, ar ko jūs Dievs ir svētījis. Un ne tikai reizi gadā, bet tik pa laikam Dāca diakonijā var uzmeklēt un padalīties. Man ir tas daudz, vai tev nevajadzētu diakonijā? Arī šodienas ražu mēs nodosim Dacai tālāk diakonijā izdalīt. Un es vēlos nobeigt svētrunu ar 3 bībeles pantiem. Pirmais bija no šī vecās derības lasījuma no 5. Mūzes grāmatas. Kad ēdīsi līdz sātam, tad slavē kungu, savu Dievu, par labo zemi, ko viņš tev devis. Otrais lasījums no Mateja evaņģēlija 4. nodaļas. Jēzus atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Un pēdējais lasījums no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas. Jēzus piegājis mācekļiem klāt sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redz, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Lai Dievs mūs svētī, ka mēs mācamies pateicību un ka tas mums pašiem ir par cietināšanu. Amen.